sveicināti! Mēs esam manā otrajā podkāstu epizodē, un šodien mans viesis ir Gita Aizpure, un viņai ir sensorās istabas. Es zinu, ka skatoties video, jums tagad varbūt tas fons, kas pārvietojas, varētu būt mulsinošs, bet tā ir viena no daļām, par ko mums arī Gita pastāstīs. Un mans temats, ko es gribētu uzzināt, es zinu, ka man podkāstu klausās tādi ļoti racionāli cilvēki, un es gribētu saprast, kur tad beidzas ezotērika, terapija, un kur ir tā kā robeža ar to wellness industriju. Jo, Gita, pie tevis atnākot, es pirms tam atnācu ļoti stresaina. Es izmēģināju 40 minūšu seansu. Tie, kas gribēs noskatīties, varēs noskatīties. Un tad man ir jautājums, kur mēs esam, kāpēc šis viss ir radies un ko tas dod? Ar ko tas, atšķirās no burbuļu vannas ar gaismiņu? Es saprotu, tas ir ļoti triviāli, bet izstāsti, kur mēs esam? Mēs šobrīd atrodamies Jelgavas novada daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Laipa, kur tūlīt taps plašākai publikai pieejams šis sociālās rehabilitācijas pakalpojums Sensorā istaba. Sensorā istaba, tā ļoti īsi no definīcijas viedokļa, ir tā, ka bez medikamentiem, tātad nemedikamentoza metode, ar kuras palīdzību mēs mazinām trauksmi, iepazīstam savas emocijas un kā ar tām strādāt. Tad man ir uzreiz jautājums. Tātad šī ir medicīniska, tā kā terapeitiska, medicīniska procedūra, bet ja nav medikaments, varbūt tā ir vienkārši tā kā relaksējoša, kā, spā. Es atvainojos, ka es uzdodu, jo es pieņemu, ka arī tiem, kas mūs klausās vai skatās, varētu būt jautājums, ar ko tad tas ir īpašs? Tieši tā, ar to man ļoti daudz nākās saskarties, ar ko tad tas ir. Tieši šis sociālās rehabilitācijas pakalpojums atšķirās no medicīniska rakstura pakalpojuma, kur ir līdzīgas iekārtas, tik metode cita. Medicīniska rakstura iestādēs šādi pakalpojumi ir paredzēti, kamēr viņš tur atrodas. Piemēram, sanatorijās. Cilvēks aizdodas uz sanatoriju, viņam tur izraksta 5 sensorās istabas. Viņš aiziet, atkarībā no tā, kāds ir iekārtojums tajā iestādē, tur viņš nedaudz relaksējās. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumā, kāds ir šeit, tas ir speciālista vadīts sensorās integrācijas metožu variants. Šeit speciālists vada sesiju, un, lai būtu iegūts rezultāts, ir sesiju daudzums vismaz 10 nodarbības, pēc vajadzības viņas var paplašināt. Tad es saprotu, mums Latvijā no speciālistiem gatavo speciālos rehabilitētājus. Jā, tad mums gatavo psihologus, psihoterapeitus, psihiatrus, vēl kādi speciālisti, kas ir tā kā terapiju klāstā. Lai strādātu ar terapiju, šī ir metode, ko izmanto kā metodi. Šī nav nozare. Jā, bet tu teici, ka šeit to vada. Tu man vadīji, tātad tu esi speciālists. Tad ir mans jautājums, uz ko es gribēju aizvest, vai mums Latvijā gatavo šādus speciālistus. Jeb es paņemu, es paskatījos tā bumbu baseinu, es varu nopirkt, ja? Es domāju, Temu nebūs dārgi. Te ir krāsaini klucīši, var arī padot man vienu, es parādīšu, kā izskatās. Viņš maina krāsu. Reku, krāsaini klucīši, kas maina krāsu, principā arī var nopirkt Temu. Es domāju, ka tādu vizuālo efektu un lampiņas, to visu var nopirkt, un uztaisīt smuki, lai cilvēkam gribas tur ieiet. Bet jautājums, vai ir atšķirība, kad es tā kā ieeju, paskatos uz krāsiņām, tu saki, ka ir metode. Tad kā šī metode ir radusies? Vai viņa ir, psihoterapeitiem ir vesela procedūra, lai kļūtu par speciālistiem? Kā es
varu pārliecināties par to, ka šī procedūra tiek izieta korekti. Nevis vienkārši es pasēdēju ar gaismas klucīšiem vai bumbu baseinā. Ar to arī atšķirās sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā tāds, kad šeit ir pēc klienta vajadzībām tiek noteikts mērķis, kas ir jāsasniedz. Tātad vai tas būs 10 nodarbības, vai tās būs 12 vai vairāk nodarbības atkarībā no rezultātu sasniegšanas. Tāpēc arī speciālists šeit vada, jo viņš izvērtē klienta vajadzības, nosaka kopā ar klientu mērķus, uz ko viņi dodās, un tad ir process, kurus sasniedz vai nesasniedz, tad ir izvērtēšanas posms, un tad redzam, ir rezultāts vai ir jāstrādā vēl. Wellness studijās un sfērā kā tādā, tā tiešām ir tāda momentāla baudas gūšana, bez speciālista klātbūtnes. Speciālists neizvērtē ne riskus, ne labsajūtas, ne arī pozitīvos rezultātus. Tas ir tiešām, ka atnāc, iegulies baseinā, dari, ko gribi, un apnīk, es eju prom. Ja šeit sociālās rehabilitācijas pakalpojumā tomēr ir šis speciālists, kurš vada šo procesu, cik ilgi pavadām bumbu baseinā, cik ilgi pavadām uz aktīvā paklāja, vai konkrētas darbības darām ar konkrētiem klučiem, tāpat arī gaismas galdu, vai pēc tam dodamies uz relaksācijas telpu. Mums šīs telpas ir sadalītas pēc angļu ergoterapeitu vislabākajiem ieteikumiem, kuri nodalīti. Mēs šobrīd atrodamies aktīvās darbības telpā, tā arī saucās Activity, un ir atsevišķa relaksācijas telpa, kurām baudīt tieši relaksāciju, mieru, klusumu ar atbilstošām gaismām. Bet pirms uzsākot procesu, kā jau es iepriekš minēju, speciālistam ir klients jāizzina, lai darbotos klienta labākajās interesēs, kas ir izvērtējot visus riskus, ko nedara, diemžēl, wellness studijas. Jā, šajā situācijā tad es iedomājos, ja man ir, izmežģīta potīte, es saprotu, es eju pie ķirurga. Ja man kaut kas kaiš vajag norīkojumu, es aizēju pie ģimenes ārsta. Tu saki, ka šeit speciālisti tevi sagaida, tātad dodot pretī terapiju. Tad man ir jautājums, kā tad, labi, man, lai jūs saprastu, es piezvanīju Gitai un saku, es gribu šajien atbraukt. Bet ja mēs skatāmies no tāda procesa viedokļa, kā es varu nokļūt līdz šai istabai un kas vispār pa ceļam identificē, ka pirmkārt man viņu vajag, otrkārt, ka man vajag speciālistu, treškārt, kas ir tās indikācijas, ka tieši šī metode man varētu palīdzēt. Tātad, kas ir tas punkts, no kura sākot, tu saproti, ka šis terapijas veids tev ir nepieciešams? Šī nav terapija. Sociālā rehabilitācijā izmanto sensorās integrācijas terapijas metodi. Tā, un tagad tad izskaidrot tās atšķirības, jo redzēs, jau uzreiz esmu iebraukusi terapijā. Latvijā ir stingri nodalīta veselības joma no sociālās rehabilitācijas. Tad sociālā rehabilitācijā var izmantot dažādas metodes, kurā mēs arī šobrīd esam integrējuši šo sensoro istabu. Sensorās integrācijas metode ir šo skaņu, dažādu maņu spēju uzturēšanu. Iet runa par cilvēka spēju uzturēšanu. Ir runa par to, ka, ja man ir trauksme, man ir jāapzinās, kas tas ir, ka tā ir trauksme, ka tas man traucē. Es viņu gribu kaut kā savādāk izreaģēt, un es gribu iemācīties saprast, kas notiek ar mani pirms tās trauksmes, tad, kad notiek tā trauksme, un kā to izbeigt procesu. Tas ir šo prasmju mācīšanās, tas ir galvenais mērķis, ko mēs šeit arī mācāmies. Ja sākotnēji mēs iegūstam izvērtēšanas procesā, mēs saprotam, ja mēs strādājam ar trauksmi, tad mēs izvērtējam, sākam iepazīt savas emocijas, savu ķermeni, kā mums ir, kuros brīžos kādas mums ir pazīmes, kas mums liecina, ka man ir trauksme. Apzinoties šīs metodas ar visām šīm terapijas elementiem, ko mēs izmantojam šeit, mēs iemācam savam ķermenim, kā atgūt atpakaļ to labo stāvokli, kad es varu gulēt, kad es varu mierīgi elpot, kad man nenāk lēkmes virsū. Protams, ja tie ir smagāki gadījumi, kur ir nepieciešama medikamentoza jau ārstēšana,
tad ļoti daudz speciālisti izraksta dažādus medikamentus. Trauksme, mēs zinām, trauksmes veidi ir ļoti, ļoti dažādi un diagnozes nesauksim, bet tas ir mediķu pārziņā. Miega traucējumi, ja cilvēks nav labi izgulējies, tad viņam otrā diena nebūs laba. Bet ja mēs sāksim izzināt to procesu, kāpēc man tas miegs nenāk, kāpēc man tā trauksme vakaros ir, kā mans ķermenis uz to reaģē, kā es sastrādājos ar savu ķermeni, kā es elpoju, kā es varu pati sevi nomierināt. Ja es varu izmantot visas šīs metodas un iemācīties pat ar to darboties, tad man varbūt to tabletīti nevajag uz nakti. Bet, labi, paskatīsimies patiesībai acīs. Izdegšana ir absolūti normāls process. Šobrīd, manuprāt, ja es tagad pateiktu, ka gandrīz katrs no mūsu klausītājiem ir to piedzīvojis, zina to ārprātīgo trauksmes sajūtu, to atbildību, kas nāk virsū. Un nav noslēpums, ka arī es tajā posmā esmu bijusi gan trakākos brīžos, gan šobrīd arī lietojot medikamentus, un es par to nekaunos. Un tad ir jautājums, kurā brīdī mēs aizējam pie ārsta. Viņš pasaka, jā, varbūt medikamenti ir labākais ceļš, nākamais ej pie psihoterapeita. Kas ir tas brīdis, kurā tu saproti, ka varbūt arī šī sensorā istaba var būt viens no veidiem, kā ar to strādāt. Jo es saprotu, ka šī sensorā istaba ir tikko atvērta. Tas ir pilnīgi jauns projekts. Pirms tam, lai jūs saprastu, parastajiem, ja tev nav īpaši ārsta norīkojums, tu nemaz līdz tādai sensorai istabai nevari tikt. Tas nozīmē, ka šī tomēr tāda ekskluzīvā metode, ar kuru tu vari palīdzēt mazināt trauksmi. Un tagad ienākot tirgu, jo es saprotu, tagad jūs būsiet visiem atvērti, tad jautājums, kā es varu identificēt, ka man te ir jābūt? Kāpēc ne tablete? Tas taču ir tik vienkārši. Šeit būtu, ārstiem ir zināms, ārstiem speciālistiem, es gribētu teikt, kas strādā ar šiem te garstāvokļu un trauksmes lietām, viņiem ir zināma šī metode, jo tuvākie speciālisti, ar ko mēs sazinamies un ar ko mēs strādājam, ir gintarmojuši speciālisti, kuriem arī ir šāda lieliska istaba, kurā strādā ar šiem cilvēkiem. Taču dažādu projektu ietvaros šādas sensorās iekārtas ir iepirktas šādos sociālo pakalpojumu centros, lai ieviestu jaunu praksi, kad arī nemedikamentoza metode var palīdzēt, jo šis ir kā palīgs cilvēkam sadarboties pašam ar sevi. Lietot medikamentus arī var, un var lietot arī šo. Ja par šo metodi uzzinās vairāk cilvēki, jo vairāk viņi arī par to zinās. Šādas istabas šobrīd ir diezgan daudz sociālās rehabilitācijas pakalpojumos kā tādos, bet iekšā ir centros, kurus izmanto ļoti šaura publika. Tieši tā, vai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, vai pieauguši cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, vai personas ar invaliditāti. Šīs telpas pie mums Latvijā nav iedzīvojušās tā kā metode, kura būtu ļoti veiksmīga. Kādēļ? Man grūti atbildēt uz šo jautājumu, taču tad, kad es pati iepazinu šo metodu un izpētīju viņu daudz dziļāk un tos pirmsākumus, kā es teicu, pagājušā gadsimta 60. gados tāda Džeina Airisa, kur bija ergoterapeite, kur strādāja ar personām ar garīgu raksturu traucējumiem, gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem, saprata, ka tieši šādas metodas arī ir ļoti vērtīgas. Gan kopā lietojot medikamentus, protams, tad ir jātaisa lielāka izpēta par klientu, bet vispār arī cilvēkiem parastajiem viņas ir kā relaksējošs elements un izmantojams gan tūlītēji, kā teikt, baudas gūšanai, ko izmanto wellness studijas, gan kā rehabilitācijas process, kurā apmācīties un iemācīties pašam sadarboties ar savu ķermeni. Jā, bet tāpat es atgriežos vēlreiz pie jautājuma, kā es zinu, un kā es vispār varu tevi atrast, un kā es varu identificēt, ka tev vajag, kas ir tās pazīmes,
ar kurām man jāsastopas ikdienā, lai es varētu teikt, man vajadzētu izmēģināt šo sensoro istabu. Vispirms jau saruna ar savu ģimenes ārstu. Ja tu jūti, ka tev ir trauksme un ka tev jau ir vajadzīgi kaut kādi papildus elementi, ka tu pats netiec ar sevi galā, vispirms ir saruna ar ģimenes ārstu. Tālākais jau ir atkarīgs no tā, kādas ir attiecības ar savu pašvaldības sociālo dienestu. Pie mums varēs nonākt gan ar sociālā dienesta norīkojumu, gan arī klienti pa maksu, sazinoties ar mums. Un klausies, tagad, ja mums vispār kāds, te ir Jelgava, jā, bet ja kāds mūs arī tagad, es ceru, ka kāds klausās podcastu, ja jūs klausoties un jūs esat aizgājuši pie sava ģimenes ārsta, pajautājiet, vai viņi zina, kas ir sensorā istaba un ko tur dara. Jo man liekas, ka komentāros būtu ļoti interesanti saprast par šīm metodēm, jo man ir ļoti jauna progresīva daktere, un es nebiju dzirdējusi par šādu metodu. Par sensoro istabu izstāstīja man tu pirms 1,5 gada, kad es vispār par to uzzināju. To, ka viņi pieejami šauram lokam, tad man uzreiz rodas stereotips. Tātad man ir jābūt ļoti specifiskā riska grupā, lai es vispār šo pakalpojumu varētu izmantot. Tad man uzreiz jautājums, kādām tad tām pazīmēm ir jābūt, ka es te kvalificējos, ka es te varu nākt un strādāt. Tā kā strādāt ar sevi. Un tad man gribētos, viens ir, kā saka, wellness industrija, aizēj pagulī burbuļu vannā, aizēj uz masāžu un tev jau paliek labi. Bet es saprotu, ka te ir ilgāks tas process. Un tad tas, ko es gribu atrast, kā pie tevis var nokļūt, jo es negribu reklamēt šobrīd, ka visiem vajag iet uz sensorām istabām. Bet kā mēs kā sabiedrība varam saprast, ka šis ir veids, kā mēs varam izmantot to savas veselības labā? Bērniem, kuriem ir kaut kāda veida disfunkcijas, jāsaka, tas ir nepareizais vārds, bet bērniem ar autismu ļoti šīs istabas ir izmantotas. Jā, ļoti šaurām grupām viņas ir. Un tiem, kas ved vecāki, kuri par saviem bērniem ļoti rūpējās, kuri ved uz dažādām terapijām, Rīgā pārsvarā viņas ir ļoti, ļoti daudz. Tie ir lietas kursā. Līdz šim ir tiešām bijis tā situācija, kad, ja tas ir bērniem ar autismu, bērniem ar uzvedības korekcijām, kuriem ir stresa nenoturība, koncentrēšanās problēmas, pārāk maz tās vietas ir. Otrs, ļoti maz informācija arī speciālistiem par to, ka to var izmantot ne tikai konkrētā grupa, bet kad var plašāk laist to visu. Mans mērķis ir šo informāciju laist plašumā, lai cilvēki uzzina par to, jo nav jābūt personai ar īpašām vajadzībām, lai saņemtu tādu labu pakalpojumu. Un, ja tu gribi izmantot, tad var atrast vietas, kur to var izmantot. Ir ar nožēlu jāsaka, ka ļoti daudzos deinstitucionalizācijas projekta rezultātā ir atvērti ļoti daudz sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kurās šādas istabas ir izveidotas, bet viņas tiek izmantotas kā spēļistabas, bez terapeitiskiem elementiem. Tā kā smilšu, es redzu, tur ir smilšu, tā kā zīmēšanas vieta, jā, kluči, jā. Visu var izmantot, protams, arī spēlēšanās, arī tas ir tas iespējams tūlītējās enerģijas izlādes, bet šādas istabas ir, šī konkrēti ir veidota tieši tam, lai mēs iemācītos, jebkurš cilvēks sadzīvot ar sevi un strādājot ar sevi, uzlabot tās prasmes, kas mums rada sadarbību pašam ar sevi. Tas ir, es sajūtu un es atpazīstu, kas ir trauksme, ko man darīt un kā es varu pats sev palīdzēt. Tagad es metīšu to savu darbu uz karoti, piedot, ka tā, jo es esmu studējusi psiholoģiju, un man liekas, tur jābūt visam ir tā ļoti gruntīgi balstītam pētījumos, visam ir jābūt pārbaudītam, un tikai tad tu vari strādāt, un tad ir dažādas pieejas. Un es arī ticu vakcinācijai, medikamentiem. Un tagad un man tā sajūta,
Bet es taču ar tām visām tām lietām, kas man satrauc, piemēram, trauksme, izdegšana, es taču varu daudz labāk tikt galā ar medikamentiem. Un es nejūtu to zinātnisko pamatojumu, piemēram, tiem pašiem krāsas klučiem. Es skatos uz to, tur bija tāda gaismas truba, kur tā kā gaismiņas iet uz augšu, jeb arī ekrāns atstarojas, jeb bumbu baseins. Un, ja godīgi, manī sēž tā skepse, kāpēc, kā lai es noticu, ka tas palīdz un darbojās. Un es domāju, ka sabiedrības izglītošana, protams, ir šīs skepses pārvarēšana, bet kā tu varētu, skaties, nopietni cilvēki, izdeguši. Nopietni burbuļa baseinā, kā bumbu baseinā un spēlēties ar klučiem, tas tā kā man to smadzeņu lauž. Un pasaki man, kā tādam, kas grib visu tā kā zinātniski faktos balstītam, pasaki man, ka šis ir vērtīgi. Tev nav jāpārdod. Vienkārši. Es saku, ka tas ir vērtīgi. Tas ir vienkārši mums Latvijā nav pazīstams. Taču, kā jau es minēju, pagājušā gadsimta 60. un 70. gados Džeina Airese to ieviesa Anglijā. Un šobrīd, ja mēs paskatāmies uz civilizētu un uz attīstītajām valstīm, tad tur ir šādas sensorās istabas, kas ir tūlītēji trauksmes noņemšanai gan bankās, gan ofisos, tā kā gan darba skolās. Vietās. Jā. Tā kā uzņēmēji ierīko šādu istabu, lai darbinieki tūlītēji izrēģētu savas emocijas. Ja? Pie mums tas ir jaunums, ka mums Latvijā vispār ir pieņemts, tik līdz kaut kas jauns ienāk, ir ļoti liela pretestība. Bet šitam visam ir vēl divi forši Nīderlandes puiši, kur ir izveidojuši to snūzelenu istabu, kas ir savādāk saucās, kas ir tieši paredzēta relaksācijai, kas ir ar šiem te aktīvās darbošanos uz šādiem paklājiem. Šī būs tā aktivizācijas telpa, kur mēs darbosimies pēc snūzelena metodas. Relaksācija vairāk ir tur tas viss. Nekas nav ģeniāls. Pareizāk sakot, viss ģeniālis ir ļoti vienkārši. Iemācīties pareizi elpot, nomierināt prātu. Un ja tik līdz mūsu elpa ir mierīga, mums nomierinās prāts, mēs sākam izjust savu ķermeni, tāpēc arī ir vajadzīgs šis speciālists, kurš pievērš uzmanību. Tagad pievērš uzmanību, kā ir tava elpa, cik tev siltas kājas vai rokas, kā mēs elpojam, ko mēs darām, kā mēs pieskaramies, mēs apzināmies savu ķermeni. Tas nav nekas unikāls. Iekārtas ir iekārtas, sadarbība ir sadarbība. Un šeit ir tā vieta, kur iemācīties šīs prasmes, sadarboties pašam ar sevi, ar savu ķermeni un būt mierā ar sevi. Vai es pareizi tad saprotu? Tā kā tie, kas ir izdeguši, viņi noteikti ir mēģinājuši gan jogu, gan elpošanas prakses, gan gongus, es nezinu, ko vēl cilvēki mēģina. Bet tas, ko es dzirdu, ka tu to dari, ka tev kāds tā kā uzrauga, vai es pareizi saprotu, tad tev skatās, vai tu elpo tiešām pareizi? Iet runa par pareizību, iet runa par procesa darbību. Tāpēc arī šo procesu uzrauga. Šis ir process 1:1. Tāpēc šo procesu arī uzrauga. Mēs, piemēram, kā mēs ar tevi izmēģinājām, tik un tik reizes pālpojam. Es minēju, vai tu sajūti, kur tev elpa atrodas? Tur vai vēl kaut kur bumbu baseinā, ko darīt. Tad, kad tev dari to, ko tu dari, tu atslēdz savu prātu, savu loģiku līdz tam brīdim, kamēr tev ir bailes parādās. Vai kaut kas jauns nepieredzēts. Tur ļaujies procesam. Principā tas viss ir ļoti ikdienišķas darbības, kuras mēs mācāmies darīt apzināti. Caur šīm darbībām mēs iemācāmies sajust savu ķermeni, ko mēs ikdienā aizmirstam. Bet šis ir nenormāls izaicinājums tiem, kuri ikdienā ir tie saucamie kontrolfrīki vai perfekcionisti, jo man arī kaut kas no tā kontrolfrīka iekšā sēž,
No vienas puses jau es saprotu ar prātu, ka es zinu tās elpošanas tehnikas, es zinu, kā elpot, man ir skaidrs, kā sevi atbrīvot, bet, zini, kā tā atnākšana un paļauties, ka kāds cits no malas tev ļauj atslābt un tu paliec drošā vidē, ir diezgan, es teiktu, man bija ļoti emocionāli izaicinoši. Ir īpaši, tagad skatītājiem es detalizēti varbūt nestāstīšu, bet liekas, zinat, bērniem ir bumbu baseini, te arī ir bumbu baseins, tu iekāp tajā bumbu baseinā, un tad man Gita saka, un tad tu slīdi lejā, un es tā kā slīdu, un man tās bumbas krīt virsū sejai, un man ir sajūta, ka es tieku tā kā dzīva aprakt, un man tik nenormāls diskomforts bija. Un tad es domāju, ka, ja tas ir terapijas process, es to noteikti vienu nevaru izdarīt, jo man reāli nepatīk. Tā kā fiziski es jūtos slikti. Tas, ko Gita izdarīja, viņa man pajautāja par sajūtām, identificēja, kas tas ir, nosauca vārdā, un tad es mēģināju tā paslīdēt zem bumbām, un viņa man turēja roku, un es saku, tādā brīdī, kad man tā kā slikti, tad velc mani ārā. Un tagad es ticu, ka tagad sēžot, kad es to stāstu, izklausās, Inga, ko tu tur stāsti, tas ir smieklīgi. Bet tad, kad tu esi jau atslābis, atbrīvojies, un tu ļauj vaļu sajūtām, jo zini, ka tu esi drošā vidē, es teiktu, ka man tās bumbas bija reāls izaicinājums. Un tad man ir jautājums, kā tie, kuri ikdienā mīl kontrolēt, cilvēki, kuri ikdienā zina, ka viņi visu kaut ko māk labāk, visu kaut ko ir izlasījuši, tā kā studējuši psiholoģiju, atnāk ar saviem padomiem un stāst, kā kaut ko uzlabot. Kā ir tas process? Kā ar viņiem strādāt, jo patiesībā tas ir tas segments, kam visvairāk vajag atlaist tos grožus, nodot kontroli, spēt saklausīt sevi nevis formāli, bet pa īstam, tā kā paskatīties sejā tai sajūtai un to sajūtu nosaukt pareizi. Kā tu, es nezinu, kā tu redzi, kā tiem kontrolētājiem šis varētu noderēt? Vispirmām kārtām jau ir jāatnāk pirmo reizi un jāpamēģina. Visiem visas metodas nederēs. Un nav viena unikāla metoda, kas derēs pilnīgi visiem. Katram būs kaut kas savs. Tevis pieminētā joga, elpošanas metodas, vienam dejošana, vienam pavisam kaut kas cits. Ja. Katram ir kaut kas savs. Ir jāiet, ir jāmēģina. Un tad tikai caur sajūtām mēs sapratīsim, man der vai man neder. Agrāk, pagājušā gadsimta, kā es minēju, jau 60. un 70. gados, kad šīs metodas atklāja Džeina Airas, viņa strādāja tikai ar bērniem. Un viņas bērniem augot un pieaugot, viņa saprata, ka šo te metodu arī var pārnest arī uz pieaugušiem. Tāpēc ir daudzās ārzemēs, tepat tuvējos kaimiņos, ņemot Lietuvā un Igaunijā, ļoti daudzos bērnu dārsos ir. Par Lietuvu noteikti var pateikt to, ka šobrīd ir izdots likums, kur ir katrā skolā jābūt šādai sensorai istabai, kur ir atsevišķi nodalīta relaksācijas telpa un izlādes telpa, kur bērni ar šādām agresijas un emociju uzplūdām viņi var aiziet, viņi var izkliegties, viņi var izlikt to savu emociju un atgriezties atpakaļ stundās. Tāpēc skolās sensorās istabas, viņas ir ar nedaudz citu nozīmi, tur nestrādā terapeitiski, bet tas ir uz tādu tulītēju izlādi vai atslābuma momentu saņemšanu. Ja. Savukārt rehabilitācijā te jau mēs strādājam pēc konkrēta plāna, konkrētu rezultātu. Speciālista vadībā. Savukārt iestādēs, kurās ir senioru mājās, par Lietuvu runājot, esmu vairākas senioru mājas redzējusi un tiešām ar baudu skatos, kā tur cilvēki ieved ar gultu, viņš vairs nespēja pārvietoties, un viņš izbauda šīs skaņas, dabas skaņas vai delfīnu skaņas, vai meža skaņas, putnu skaņas.
izbauda šīs lietas. Jā, viņš nespēja pakustēties, bet viņš atslābst. Viņa ķermenis parāda to, ka viņš atslābst, viņš gūst baudu. Jo jebkurā stāvoklī cilvēkam ir dzirde, oža un sajūtas. Un arī cilvēki, kas ir uz gultas, viņiem vajag šīs pozitīvās emocijas. Jo daba kā daba mums sniedz baudu. Jā. Nu, es arī skatos, piemēram, tās pašas krāsas. Viņas ir krāsu terapijas, ir skaņu terapijas. Te tas viss tiek tā kā salikts kopā. Un, piemēram, mēs sēžam uz tāda mīksta tepiķa un es zinu, mēs izslēdzām skaņu, te ir tāds ūdens krituma skaņa. Vai tu man vari pastāstīt, piemēram, tā kā vienkāršiem vārdiem? Mēs sēžam tagad uz tepiķa, mums ir krāsaini kluči. Kas ir tā ietekme, kas šobrīd, kamēr mēs sēžam, uz mums iedarbojas, bet ko mēs neapzināmies? Te būtu jārunā par to kopumu. Te ir šīs telpas vizuālais noformējums. Šis ir aptumšots kabinets ar tādām krāsām, lai mums neatspīdētu gaisma. Mums neviens neatspīd. Līdz ar to vides maiņa, jo mēs parasti esam pieraduši atrasties gaišā vidē. Tāpēc arī šī ir pretstatu telpa. Tumša vide ar spilgti koncentrētiem konkrētiem elementiem. Parasti tad, kad mēs darbojamies ar kaut ko konkrētu, šī tik daudz viss saslēgts nav, tas šobrīd, lai būtu redzams, kas tik te visa nav, bet strādā ar vienu konkrēto elementu. Vai tas ir paklājs, vai tie ir kluči, vai tas ir bumbu baseins, vai tas ir smilšu galds. Mēs strādājam ar vienu no elementiem, tādā veidā aptumšotā telpa mums palīdz koncentrēties. Ja mēs strādājam uz paklāju, tad mēs strādājam neierastā pozā. Jo ikdienā mēs staigājam uz kājām vai taisni, vai sēžam, tad šeit mēs to darām savādāk. Uz šī paklāja var darboties gan guļus, gan rāpus. Un ja mēs pataustam ar rociņu, es ieteiktu visiem šitā pabaudi, pamasē savu roku šitā pa apli. Kā tu sajūti, pēc cik ilga brīža tev kaut kādas sajūtas sāk rasties? Tad siltums rokās parādās, bet no otras puses man nepatīk tā kņudēšana, man tā kā uz nerva uzsit. Jā, Tas arī ir tas, ko mēs gribam panākt. Šādiem paklājiem ir speciāla tekstūra, kas arī to panāk. Mēs zinām, ka plaukstā mums ir visi nervu gali. Un šādi te mēs viņus darbojoties, mēs kustinam. Un tādā ļoti cilvēcīgā valodā tajā brīdī, kad mēs darbojamies šādi te un tā kņudēšana sākās, mums smadzenēs tādas mazas vingrošanas notiek. Un notiek tās kustības, ko mēs nekustinam ikdienā. Tas ir tas, ko mēs neapzināti izdarām. Pēc tam mums ir vieglāk gan skatīties uz pasauli, gan sajust sevi, gan arī rodas tā prieka sajūta. Un šādi mēs to serotonīnu bišķiņu sevī vairojam. Un, piemēram, tas staps, tur ir tāds ūdens staps, kur tādi burbulīši iet uz augšu. Ko tas iedarbina, kad es uz viņu skatos, jo tu man liki uz viņu skatīties? Jā. Ko tas iedarbina? Tas ir domāts relaksācijai. Tu redzēji arī to, kad spoguļos atspīdēja, tev staps bija viens, bet spoguļos tu redzēji vairākus. Jā. Tas ir projekcijas paplašināšanai. Arī ir jāskatās, protams, pēc katra konkrētā klienta. Iepazīstot klientu, mēs saprotam, vai mēs rādām tikai to vienu stabu, vai mēs noliekam krēslu tā, lai mēs redzam projekciju. Bet tā burbuļu skatīšanās ir tas, ka ūdens pats par sevi, jebkurš tekošs ūdens mūsu nervu sistēmu nomierina. Un to ir pierādījuši dažādi zinātnieki. Tur tas jau nāk, es nezinu, no kura gadsimta, ja? Tieši tā ūdens kustība, viņš rada tie burbuļi to ūdens kustību, kas tajā brīdī mēs katram burbulītim izsekot nevaram, bet tomēr mēs kaut kādai kustībai varam sekot. Automātiski mums aiziet tās kustības, ko mēs ikdienā nedaram, un tas liek mums ķermenim savādāk sajusties. Tādas negadienas kustības mums šeit notiek patīkamā formā. Tas ir mans trakais piedzīvojums bumbu vannā. Tu man liki viņā kustēties, celt bumbas, pārvietot ķermeni.
Ko tas iedarbina? Nu, te nav nekāda arī reķeša zinātne, tā nav, tās ir bumbas, kā teikt, ar mērķi veikt pašmasāžu. Tajā brīdī, kad tu kusties, tās bumbiņas kustās, tev ķermenim pieskarās, viņas tevi pamasē, viņas tev rada pieskarās tajās vietās, kur tev ikdienā nekas tam līdzīgs nenotiek. Starp kājām, tur vai vēl kaut kur. Mēs esam pieraduši, mums ir zināmas zonas, kur mēs ļaujam, kad mums ļaujam pieskarties, bet ir dieva dēļ citur nekur. Tad šeit ir tas vizuālais efekts krāsa, vide, bumbu baseins, baseins kā baseins ar teritoriju, tu esi iekšā un ir tas speciālists. Tajā gadījumā, kā es saku, kā tavā gadījumā, tev parādījās bailes, es esmu klāt, mēs izanalizējam to situāciju un saprotam, kas ar tevi notiek. Tīri skaidri izrunājot. Ar bērnu mazāku bērnu mēs nenosauksim varbūt tās emocijas, ko viņš sajūt, viņš aprakstīs, kā tas viņam ir. Un mēs varam mēģināt šo baiļu sajūtu pārvarēt savādākā procesā. Un tā, ka viņš saprot, ka viņš vienreiz dzīvē kaut kādas bailes ir pārvarējis, viņš var arī tās bailes pārvarēt citā vietā. Vai tas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs varam strādāt ar kādām asociatīvām situācijām? Jā. Un, ja es dzīvē, piemēram, identificēju, šodien man bija tā kā izaicinoša diena, un es atnācu un domāju, ka es atnākšu ar tevi vienkārši ierakstīt podcastu, bet izrādās, ka atnācu un man pa īstam vajadzēja seansu. Un tad mēs varam kaut kādas situācijas, es nezinu, es atnāku pie tevis un saku, man ir situācija tāda, man, piemēram, katru reizi, kad notiek, situācija X, man pārņem tāds sajūts. Vai es varu nākt un strādāt, pieņemsim, ļoti konkrētu sajūtu? Arī tā var strādāt. Strādāt ar, tad jau ir ļoti liels solis uz priekšu, jo, kad ir apzināta šī sajūta un kādas emocijas pavada šo sajūtu. Un, lai pārvarētu šo trigger punktu, ar ko mēs strādājam, tad mēs viņu izanalizējam. Mēs strādājam, pielietojot šīs pašas metodas, mēs lēnu soli pa solītim, lēnu garu pārvarēsim. Tad tas, ko es sadzirdēju, tagad tādā kopsavilkumā atšķirības starp wellness industriju, un es pat nezinu, vai šo var nosaukt par medicīnu. Nē. Kā mēs viņu varam nosaukt? Sociālā rehabilitācija. Rehabilitācija. Es viņu gribētu nosaukt vairāk kā darbs ar sevi, iepazīt savu ķermeni, un iemācīties strādāt un uzturēt tās savas prasmes, kā sadarboties pašam ar sevi. Jo tā atšķirība, ko es pamanīju, piemēram, šodien, un arī no tā, ko tu man teici, tā atšķirība starp wellness industriju ir tāda, ka wellness industrijā tu aizej, tu izvēlējies pakalpojumu, un tev pēc tam pajautā, vai tu jūties labi vai slikti, un tas arī ir viss. Šeit tu strādā ar savām, es ar savām sajūtām, un tas nav sarunu līmenī, kā tas būtu pie terapeita, bet vairāk jau fiziskā līmenī, un tev visu laiku ir blakus speciālists, kurš tevi tur drošā vidē. Tas nozīmē, ka tu vari dot vaļu, viens ir vārdiem, ja tu vari izrunāties, ja tu vēlies, bet tu vari dot arī vaļu tām sajūtām un ļaut identificēt, ko tu jūti tajā brīdī, kad notiek process. Un tā atšķirība starp izklaides wellness industriju, kura ir ļoti forša, man patīk, ir tāda, ka šeit tas viss notiek ar, es pat teiktu, terapeitiskām metodēm. Jā, šī ir viena no sensorās integrācijas metodes elementiem, jo sociālā rehabilitācijā ar terapiju nenodarbojās. Tāpēc mēs izmantojam šos elementus, lai strādātu uz konkrētām lietām. Kā jau es iepriekš minēju, ļoti pareizi pateicu, ka wellness industrijā tur būs tūlītēji bauda, bez analīzes, es aizēju, izbaudu, man patika, nepatika. Un ar to arī viss tā sadarbība beidzās. Savukārt šeit tas būs process, kur būs jāiegūst iepriekšēja informācija, jāiepazīst klients, tad mēs vienojamies par mērķiem, uz ko mēs ejam, un tad mēs ir starpvērtējums, izdodas, neizdodas, mainam, darbojamies un atkal strādājam.
Un beigās mēs skatāmies, mums vajag turpinājumu, nevajag turpinājumu, vai vienkārši jau viss ir ļoti labi, un mēs varam pārslēgties jau uz citu tēmu. Savukārt medicīnas iestādēs, kur ir šādi pakalpojumi, tur ir konkrētas terapijas, konkrētām saslimšanām un konkrētas iekārtas, ar kurām strādā ar konkrētiem cilvēkiem. Piemēram, ļoti uzmanīgi ir jāstrādā ar šizofrēniskiem cilvēkiem, ar depresīviem cilvēkiem, ir ļoti, ar visiem, ar dažādām trauksmēm mums ir jāsaprot, kuram varēs. Vieniem patiks sarkanā gaisma, vienus tas uzbudinās. Tāpēc ir procesā to visu var uzzināt, bet vislabāk ir iepazīt klientu, protams, pirms ir tā iepazīšanās saruna, kurā mēs izanalizējam. Šis process ir labs, ka viņu var izmantot bez medikamentiem un sadarbojoties ar cilvēku, kā teikt, ja cilvēks lieto arī medikamentus, bet par to ir saulēcīgi jāziņo. Tas ļoti Bet es tev pa savējiem nepateicu. Es zināju. Jā. Es zināju. Bet tad, tātad mans tas kopsavilkums. Viens variants ir tāds, ka, ja es jūtos slikti, man ir trauksme, es pieņemsim lietoju medikamentus, es aizdodos retrītā vai uz jogu, uz gongiem, uz kādu nedēļas klusēšanas semināru, un tad es izbaudu to tajā brīdī, bauda beidzās, atbraucu mājās, un es patiesībā esmu tajā pašā vidē. Tad man nekas nav nomainījies. Tad šajā gadījumā es saprotu, ka, ja es nāku, tu skaties, kas notiek ar manām sajūtām, tu esi mana drošā vide, un tu katru reizi redzi, kas ir tas izaicinājums, ar ko var strādāt nākamajā reizē. Un līdz ar to viens seans pateiks, kā tev būtu jāstrādā nākamajos seansos, lai sasniegtu mērķi? Jā. Varbūt nevienmēr, jo citreiz ar vienu seansu citiem pietieks ar 5, citam vajadzēs 10 un citam vajadzēs 20. Katrā gadījumā būs kaut kas savs, jo katrs cilvēks ir unikāls. Jautājums, ja viņš to vispār pieņem, ja viņš šo te metodi atzīst par labu esam, tad mēs varam ar viņu strādāt. Ja ir liels noliegums, tad nestrādās pilnīgi nekas. Un tad, ja tev pateikt, kāds ir tavs nedomājam par cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības, padomā, par sabiedrību. Kā būtu vērtīgi atnākt un kaut vai vienu reizi pamēģināt? Kas ir tas ideālais, tas klienta prototips? Office cilvēki. Es biju? Viens no. Principā tas būtu office cilvēki, kuri ir ļoti ierobežoti zināmās sistēmās, vienalga, vai kādā sfērā viņš strādā, bet ja viņš ir pakļauts sistēmām, tad viņš būs ierobežots. Viņam nav kur tās savas emocijas izlikt, un lēnu garu, kā teikt, veidojās agrāk vai vēlāk šīs te izdegšanas. Ļoti vērtīgi šis būtu palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Tas ir mini piemēru uzreiz. Sociālai darbinieki, skolotāji, medicīnas darbinieki noteikti. Paši, kuri mēs visu apzināmies, kā tam būtu viss jābūt, bet tad, kad mēs, cik daudz mēs paši sev ļaujam to strīpu novilkt, kad mēs atjēdzamies to, ka mēs esam izdeguši. Mēs atjēdzamies to tad, kad mums kāds vienmēr to pasaka. Un tā ir patiesībā sāpīga sajūta, ka tīpaši, kad to pasaka tavi tuvinieki, kuri to jau novēro, redz, ka tu esi jau pārkāpis visas sarkanās līnijas un robežas, bet īsti alternatīva, ko darīt, nav. Tāpēc, ka tu jau minēji, tabletīti ir vieglāk apēst. Bet savukārt šajā procesā te ir tā, ka mēs plānojam šo procesu, reizi nedēļā viņš notiek. Biežāk arī ārzemju speciālisti neiesaka, ka reizi nedēļā. Un lielākais termiņš, lai mums būtu pēc tam rezultātu sasniegšana, mēs virzītos, ir 7 līdz 10 dienas pārtraukums no vienas sesijas līdz otrai. Līdz ar to tas tā kā ir tāds plānots process, uz kuru mēs ejam, uz kuru mēs gatavojamies, kurā mēs strādājam. Un tajā brīdī, kad tu pati izjūti, strādā jau tu pati.
es esmu tikai kā atbalsts, kurš palīdz un kurš rada tev to drošības seju. Bet tu jau pati darbojies. Elpoji tu pati, vingroji tu pati, bumbās sēdēji pati. Tu darīji visu ļoti paklausīgi pati. Pēc tam arī relaksācijas telpā tu sēdēji pati un baudīji to sajūtu. Jā, nu tad es gribu pateikt tev paldies, ka tu ielaidi mani sensorijā istabā, atļauj izbaudīt un parunāji ar mani par to. Un tam noslēgumam tāda mana atziņa ir, viens ir tas, ka tu vari izbaudīt bez atgriezeniskās saites, bet ja tu jūti, ka tev tā izdegšana ir un ar burbuļu vannu un relaksējošām masāžām un gongiem nepietiek, tad es teiktu, ka jāpiezvana tev un jāaprunājās. Varbūt ne man, bet šāda veida pakalpojumu, teiksim, Rīgā ir iespējams atrast. Droši vien meklējiet katras pašvaldības. Jā, tikko atcerējos. Es ieteiktu katrai tajā pašvaldībā, kurā tu dzīvo, papētīt saistošos noteikumus. Nu, tu joko. Nu, mēs nopietni, tu man klausītājiem saki, pētēt saistošos Nē, lūdzu. Cilvēkiem, kas klausās, viņi grib ātru, konkrētu risinājumu. Tātad, ja es kā cilvēks jūtu, ka man ar parasto atpūtu ir pamaz, kā es varu atrast sensoro istabu? Nu, vispirmām kārtām iemest Google. Google parādīs, kuri šie te pakalpojumi pieejami, jo... Bet tu teici, ka viņi slēgtās vietās, kā... Rīgā ir pieejami dažādās arī medicīnas iestādēs, kā poliklinikās, kā pie slimnīcas, pie ambulatorām vietām, ambulatorās, kā viņas skaitās, nodaļas. Rīgā ir, ārpus Rīgas ir grūtāk atrast šādas pakalpojumus, tas gan noteikti. Ar lepnumu varu teikt, ka Jelgavas novads ir pirmais, kurš šādu pakalpojumu būs reģistrējis sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Nu, tas nozīmē, ja kāds grib pamēģināt, tu man vari stāstīt par pašvaldībām, bet es saku, uzrakstiet Gitai un piesakieties kaut vai tikai tāpēc, lai saprastu, vai tas ir tas ceļš, kas jums būs piemērots. Es pamēģināju vienu reizi. Man vajag laikam brīdi apdomāt, vai es esmu gatava vēlreiz sastapties ar tām sajūtām, kas man te bija un ko es sajūtu. Un tad, kad es apdomāšu, tad es sapratīšu, vai es esmu gatava otrai reizei. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc starp sesijām ir vajadzīga tā nedēļa. Jā, to es nezināju, bet paskat intuitīvi tas salikās. Paldies, Gita, tev par sarunu. Jā, par labu. Tad uz tikšanos nākamajā epizodē es nezinu vēl, par ko tā būs. Atā!